kad man vajag alternatīvu viedokli par baletu un deju industriju kopumā Latvijā, tad es zvanu viņai. Šis sapnis tā arī palika sapnis. Tu pacēli ļoti interesantu tēmu. Ir vai nu jābūt super. Plānam B ir kaut kur jābūt. Baigās asaras. Es nepieļāvu sev galvā par tādu domu, ka es varētu darīt kaut ko citu. Man šķiet, ka tas ir jocīgi. Man vienmēr patika pamācīt cilvēku. Cik forši redzēt sievieti, kas stāv un vienkārši viņa smaida, viņa stāv turās pie stangas, mēģina atkārtot man pakaļ kustības, nesaprotot tos visus franču nosaukumus. Bet, diemžēl, tā pieredze ir tāda, ka nevienmēr ar tām ideālajām dotībām ir tie ideālie sasniegumi. Labdien, mani sauc Aleksandrs un es gribu pie jums dejot. Tā nokāp no piedestāla un rīt uz treniņu un viss no jauna. Es gribu pie jums dejot. Bieži vien krīt, klūp, slīd, un tad ir, wow, ir arī tā, jā, vakar tev bija zelta medaļa, šodien tev viņas vairs nav. Ir jādabū nākamā. Un atkal sevi jāpierāda. Ļoti daudz to nezinu vai neizmanto vai negribu zināt, man grūti pateikt, bet tas ir viens no pirmajām lietām, ko es stāstu. Nevis tāpēc, ka skolotāja ļauna un bļaujas bērni, pagriez galvu! Bet tāpēc, ka tev ir jāpārnes svars uz vienu kājiņu, lai otra varētu būt brīva un varētu viegli veikt kustību. Nav nekāds noslēpums, ka mācības balētas skolā nav nekāda salda maizīte. Balerīnas ir stulbas. Mums vispār skolā teica tā vienmēr, vispār izglītošā. Ka balerīnas ir stulbas. Ko jūs tur skrienat? Neko jums, jūs protat tikai kājas vicināt. Varbūt, nē. Un tas ir tas iemesls, kāpēc šobrīd triec visus no baleta skolas vecos pedagogus. Lai neviens nezinātu, kas bija pirms tam. Vai ir taisnība, ka balētas skola rūda raksturu, tā teikt, negluži kā armija, bet vispār krahs. Un ir arī citi notikumi, un ir arī cita dzīve, un tas ir forši. Sanāk tā, ka balets cilvēku pārņem pilnībā, un, ja gribi būt solis, tad dzīvē var palikt tikai balets. Tas taču vispār šika. Baleta pasaule mums ir ļoti šaura. Mums ir viena skola, viens teātris. Mēs vairāk vai mazāk viens otru pazīstam. Es negribu dzīvot teātra dzīvi, jo ko nozīmē teātris? Kad tu vairs neesi pakļauts sev nemaz. Tev ir vienīgā brīvdiena pirmdiena. Domāju, ka Dievs paldies Dievam, es vairs neesmu tur. Šodien jau bišķīt tā mode pāriet, bet vēl kādu laiku atpakaļ bija tāda, ka balets pārtapa bišķīt par tādu cirku. Un pats galvenais, es to nevaru ietekmēt. Tieši par to arī ir jautājums. Ja tev tur sanāk kaut vai uz degunu nogriezt 3 piruetus, super, apsveicami, bravo, bet vai vajag? Vai tev bija domas, ka tev ir, tā teikt, Man bija tāds, jā, šis ir tas. Nē. Bet es sev neuzskatu par bijušo dejotāju. Es esmu dejotāja visu mūžu, un balerīna es kļuvu 4 gadu vecumā. Ja mēs runājam par iekšējo stāvokli. Un to man neviens nekad mūžā nevarēs atņemt. Nekad. Un es esmu ļoti pateicīga baletam. Un vienmēr domājot par to savu dzīves gaitu, es domāju, cik labi, ka tomēr man tas balets bija apakšā un tā skola ar visām konkurencēm, ar visām grūtībām, kas bija, jo tas ir ļoti palīdzējis dzīvē. Man šķiet, ka es varu visu un vienmēr, un kāpēc es nepamēģinātu, kad pēc tam es neizdegšu, jo es daru to, ko es ļoti mīlu. Tur ir tā nianse.